kā runā gleznas, tad, kad tu viņas radi. Ir dažāda veida māksla. Tie, kas glezno, pieņemsim, kā es, kad dzirdu kādu ļoti skaistu mūziku, melodiju, es iedomājos, kas notiek cilvēka sajūtās, jo viņš dzird skaņu tāpat kā mums tie, kas glezno, viņiem ir pirmais otrs triepiens vai ir vīzija, ir ideja, ne jau uzreiz tā hops un sanāk glezna. Un mūziķiem arī noteikti ir tā, ka viņiem rodās šis impulss, šī skaņa vai piedzīvotais notikums. Māksla esam mēs paši. Un šī ir ļoti īpaša glezna priekš manis, kur katrs punktiņš, tas apmēram 3 nedēļu garumā, jā, katru dienu pa 2,5 stundām tā punktots kā mazliet dziļāka. Tā ir piedošanas glezna. Piedošanas glezna man sev pašai. Sievišķajai būtībai, maigajai būtībai, kurai mēs neapzināti sievietes daram pāri. Un ar katru punktiņu es tā kā lūdzu piedošanu šai maigajai, trauslajai, šim spēkam. Reizē tas ir spēks, bet viņš nāk caur mīlestību, caur maigumu un caur lielu piedošanu. Jā, tā kā glezna var būt arī kā piedošana. Un tad, kad es uzliku pēdējo punktiņu, man likās, jā, glezna ir pabeigta, un es tā kā, nevaru teikt, es izpildījies piedošanu, bet tāds bija mans stāsts, tad, kad es to gleznu sāku. Kā piedošana šai trauslajai, maigajai, bezgalā mīlošajai būtībai manī un katrā sievietē. Kā sargāsim, godāsim, cienīsim šo mūsu maigo pusi, kas mūsos visās ir. Tā ir dzīvība, tā ir dzīvības došana. Tā ir, ja mums ir šeit dota tāds spēks dāvāt dzīvību un nest dzīvību ar godu tālāk, ja, tā dziļāka tā doma, jā, bet visam pāri mīlestība, jā, tā kā mana mīļā piedošanas glezna, jā, katrā punktiņā ir piedošana un mīlestība ielikta, jā, tā kā radam mākslā jebkādā veidā pasauli padara gaišāku, vienalga. Māksla varbūt arī uzcept maizīti labi, ar mīlestību. Jā, māksla ir jebkur, tā nav tikai mūzika un gleznas. Man tā ir dzeja un gleznas, bet es sapratu, ka arī tā glezna var būt kā vesels stāsts. Priekš manis, jā, turpinam. Jā, es arī novēlu vispār visiem radīt, jo mums visiem ir talanti. Tikai dažkārt mēs atliekam kaut kādu, jo man arī bija ļoti daudz gadus, es zināju, ka man bērnībā ļoti patika gleznot, ko es varēju stundām ilgi darīt, šot lieliem brēbes un zīmēt. Un es ļoti daudz gadus to nedarīju, bet iekšā bija tā sajūta, ka es gribētu atsākt, bet nedarīju. Jā, tā kā negaidam īsto mirkli, negaidam rītdienu.
vienkārši ņemam, ņemam vai otiņu vai mūzikas instrumentu, kuru mēs sen gribam spēlēt, jā. Vai varbūt kāds varbūt sunīti grib sev mājās, un viņam ir sapnis par sunīti, un varbūt ar sunīti kļūt par kādu labu komandu. Sapņi, mēs esam unikāli, un mūsu sapņi arī tā kā tā.